daudzi. Un pirmais, ko es esmu konstatējis, visvienkāršākais ir paprasīt saviem kolēģiem, ko viņi var palīdzēt. Bieži vien komandas trūkumā ir vaina tam, ka jūs vienkārši nepaprastat. Un ir paradoksāli, tikko jūs paprastat, izrādās, ka jūsu komanda uz jums kā uz līderi sēž un skatās jau 2 mēnešus. Utojās, kad jūs nedodat nevienam darbu, un viņi jau sen zina, ko jūs vietā var izdarīt 90%. Tas ir pirmais. Otrais padoms, ko es gribētu pateikt, ja jūs gadījumā sēžat 12. naktī un redzat, ka jūsu komanda ir aizgājusi 5 pa dienu, tad atgriežties atkal pie pirmā jautājuma, paprasiet, ko viņi var izdarīt. Jo ticiet man, cilvēki ir pozitīvi un viņi ļoti grib strādāt, un patiesībā mēs līderi, kad mēs nonākam līderu pozīcijā, viņiem to neļaujam darīt. Un tas varbūt tā ir pirmā atslēga, ko es gribētu teikt. Otra atslēga ir, jūs meklējiet droši vien kādu, kas varētu jūs aizvietot. Jo eventuāli nekas nav patīkamāks, kā saņemt dividendus, ierasties, teiksim, 10 darba aizbraukt 2 un redzēt, kā uzņēmums rada vērtību. Tas ir tāds sapnis, ko var, teiksim, saglabāt kā augsto zvaigzni visu mūžu, kurš uzņēmējs. Kā pie tās varētu tuvoties. Visdrīzāk, nemēģinot cilvēkiem pieprasīt darīt to, ko viņi neprot. Jums ir izcili profesionāli, inženieri, es nezinu, vai profesionāli savā jomā, tad dievdēļ neiedomājieties, ka viņi noteikti ir profesionāli menedžeri. Mans mūža labākais darījums, skaistākais darījums notika tad, kad es patiesībā bijušo skolotāju pamanīju beidzot un novērtēju vienu par kompānijas vadītāju, no kuras var aiziet un saņemt vienkārši dividendus. Tā ir mana mācība, tādā ziņā, ka viņi nebija labākais profesionāls industrijā konkrētajā, viņi nebija iespējams labākais profesionāls pārdošanā, bet viņi bija menedžers. Viņi bija kompānijas vadītājs, dzimis kompānijas vadītājs, kas kļūst pēc bija nonācis citā profesijā. Tāpēc es jums ieteiktu vērtēt cilvēkus ļoti uzmanīgi. Un trešais, ļaujiet cilvēkiem jūs apšaubīt. Atkal tas liekas ļoti vienkārši, bet patiesībā katrs brīdis, kad jūs sodat cilvēku par to, ka viņš apšaubīs, ir jūsu lēmumu, kā līderu lēmumu. Šo cilvēku padara par krietni mazvērtīgāku priekš jums pašiem. Tas viss reducējās uz tikai vienu jautājumu - iesaistīt savu komandu, jo kamēr jūs strādājat viens, jums patiesībā, man liekas, ka pusi no Latvijas uzņēmumiem, ieskaitot 10 milzīgi garus gadus, kā uzņēmējs strādāja viens, maksāja algas darbiniekiem un bija uz viņiem daļai arī nikns par to, ka viņi man nepalīdz. Lai gan patiesībā jau mēs paši esam pie tā vainīgi. Tā kā es